Mēs domājam skaļi, mēs darām kopā, te dzimst idejas, kas pasauli rotā. Klausies un jūti, kā nākotne skan, mums pieder pasaule gan tev, gan man. Tātad, sāksim podkāstu. Pirmais jautājums. Pastāst par sevi īsi un kas tu esi, ko nodarbojies? Jā, paldies. Mani sauc Arnis, esmu no Rīgas un esmu pašlaik brīvprātīgais bērnu jauniešu organizācijā Latvijas mazpulki. Un Latvijas mazpulki, vairāk par viņiem, tas ir, teiksim, viņi nodarbojas ar dažādu projektu veidošanu, saistās ar lauku bērniem. Ir vairāk kā 1000 mazpulcēni, 64 dažādas vietas parasti laukos, kur viņi nodarbojas. Un katrā no šiem mazpulku pulkiem dažādas aktivitātes notiek. Es pats esmu no Rīgas klubiņā, brīvprātīgais. Un tas, ko mēs darām, mēs palīdzam veidot dažādas pasākumus, kā piemēram nometnes, seminārus, lai viņiem ir interesanti par šo gadu kaut kādas aktivitātes un vienkārši sajiet kopā. Ļoti labi. Mani sauc Artis. Es esmu MPV fotogrāfs. Darbojos 2 gadus. Cik tu ilgi? Tas īstenībā grūts jautājums, jo tehniski esmu brīvprātīgais no 18 gadiem, kas tagad 4 gadi man būtu, bet tā pašos Latvijas mazpulkos es jau esmu praktiski visu savu dzīvi. Ok. Kādu pirmo reizi uzzināji par brīvprātīgo darbu? Brīvprātīgais darbs man sanāca tā diezgan smieklīgi, jo saistībā ar to, kad mana mamma arī strādāja Latvijas mazpulkos, tad es jau no pašas bērnības biju kaut kā iekļūt tajā visā kopumā. Un es, tad, kad biju maziņš, tieši jau satiku visus pārējos, kas strādāja brīvprātīgajā darbā. Tā es arī apmēram uzzināju, ka tas ir. Tad, kad biju vecāks, vai pats piedalīties šajā darbā. Un jā, tā arī tagad esmu šeit. Man arī sanāca ar radniekiem. Man tante pateica to, kad MPP mums pieder pasauli organizācijā, biedrībā. Vajadzēja fotografu, es padomāju, labi pieteikšos, un tad jau aizgāja. Tā, labi. Kas to pamudināja iestāties? Man liekas, pamudināja iestāties tieši tas kopējais pulks, kad vienmēr, kad es pat nebiju brīvprātīgais, bet biju mazpulks, es jau redzēju, cik forši tas kopums, cik interesanti tajā būt. Vienmēr vienkārši bija jautri turēties, un šis te papildus ar to, ka ar radniekiem man likās, ka jā, ja man nav ko darīt, es labprāt piedalītos. Jā, vai sākumā bija kaut kāds šaubas vai bailes par to? Jā, viena no pirmajām lietām, kur man vajadzēja tieši piedalīties brīvprātīgajā darbā, man palika 18, bija Latvijas mazpulku lielā nometne, kas ir vienu reizi gadā, parasti kaut kādā vasaras vidū, un tad apmēram no visas Latvijas sanāk bērni, un vidēji kaut kā 200 bērniem piedalās pie lielajā pasākumā, kur viņi pavada 5 dienas kādā no Latvijas pilsētām. Viņi tur kur teltīs, un tas, kad bija mans darbs, man bija jāved kāda 12-14 bērnu grupiņu, bet ar vienu papildus brīvprātīgo. Un tas apmēram bija, kā es sākumā saskāros ar šo brīvprātīgo darbu. Un, protams, man 18 gadus neko īsti šādi nebija darījis, un vadīt šādu grupiņu sākumā likās diezgan nervos. Bet ar laiku saprotu, cik tas ir tiešām forši, un jā, pēc tam jau kā izklaidi pielīdz. Ok, kā tu iedomājies brīvprātīgo darbu pirms tā, kā tu iestājies? Brīvprātīgo darbu pirms es iestājos, man likās, tas ir kaut kāds varbūt sarežģīts darbs. Tev aizņems visu brīvo laiku, varbūt papildus stresu nevajadzīgs radīs, bet īstenībā tas galīgi tā nebija. Tas tiešām var pat uzskatīt kā izklaidi. Tev baigi tur neliek speciāli kaut ko papildus darīt, ko tev nevar izdarīt. Tev, vismaz Latvijas mazpulkos, ļoti labi es varēju savu laiku menedžēt. Man bija tiešām brīvs laiks, tad es pieteicos dažādiem pasākumiem un palīdzēju. Tagad es nevarēju, vai es biju vajag aizņemt, es vienkārši pateicu, ka nē, šoreiz es negribu piedalīties. Jā, kāds brīvprātīgais darbs nevis labcēlēs. Kā tu iedomājies brīvprātīgo? Nē, atvainojiet. Tā, labi. Tā. Kāda bija tava pirmā pieredze brīvprātīgajā darbā? Jā, pirmā pieredze, es domāju, varbūt pirms es biju brīvprātīgajā darbā, bet es jau uzturējos pie komunā. Pirms pasākumiem, lieliem pasākumiem, mums vajadzēja veidot dažādas vārdu kartiņas,
tur salikt katram cepurītes, apmēram ko tādu, un kopsumā visu ar kādiem dokumentiem tur kārtoties. Un tas bija kaut kas, kas parasti notika dažas dienas pirms pasākumiem, un tur, protams, bija visi tur dažādi brīvprātīgi, kas bija jau vecāki par mani, bet es tāpat tur uzturējos, un tā jau redzēju, ko viņi dara. Nu jā. Es nezinu, man pirmā pieredze bija diezgan pozitīva, bet man īsti nepatika toreiz, tad, kad es tur atnācu un izdomāju, labi, es tur būšu arī MPP biedrs, tad ko darīšu. Man laikam bija vairāk ne negatīvi, ne pozitīvi, jo man bija tāds vienkārši nesaprašana. Tāpēc es aizgāju divas reizes, kaut kas tāds, pēc tam kādu mēnesi vai diviem vispār netaisījos tur iet. Un tad man aizgāja tā normāli. Kā tieši izpaudās? Mans brīvprātīgais darbs izpaudās ar to, ka es fotografēju un filmēju pasākumus, kas notika. Tad, kad es biju tieši iestājies, bija jauns projekts, kad bija katru sestdienu, katru ceturtdienu un kaut kādas tur nedēļas dienas, katru nedēļu bija pasākumi, un tad es visiem tiem gāju un tad filmēju. Es uz kādām divām reizes gāju, pēc tam uz kādu mēnesi negāju. Bet tu biji vienīgais fotogrāfs? Es biju vienīgais fotogrāfs, tagad arī esmu vienīgais. Nu, mums ir arī cilvēki, kas ko mēnīgi dara, bet, piemēram, šo podkāstu vai arī video, ko es atfilmēšu, es pats arī taisīšu. Ja man liekas, tieši ir vieglāk iet iekšā, kad vairāk cilvēki, kas dara tieši to pats, ko tu. Nu jā, tā vienkāršāk iejusties tajā. Labi, kādas aktivitātes un notikumi tev palikušas vairāk atmiņā? Es domāju, kas vairāk atmiņā iekritušas tieši sporta spēles, kas arī notiek vienu reizi katrā gadā. Apmēram arī ar kādu 200 mazpulcēnu no visas Latvijas atnāk, un viņi sadalās dažādās grupās, jaunākā, vidējā, vecākā, un viena pret otru sacenšās. Un kā brīvprātīgais, kad notiek jau pašu aktivitātes, tas novietot pie viena checkpointa, tiešām ir ļoti aizraujoši skatīties, cik viņi tiešām vēlas uzvarēt un būt labāk par viens ar otru. Un kopsumā vienkārši labi pavadīt dienas vienmēr savā. Nu jā. Vai ir bijis tās moments, kad tu domāji, vai tiešām tas bija tā vērts? Es domāju, vai tiešām tas bija tā vērts, ir dažās tādās situācijās, kad man iedodas kāds darbiņš, bet es nedaudz tāds perfekcionālists, kad es vēlos, lai viss ir perfekti. Un dažreiz ir tā, piemēram, man vajadzēja izveidot kaut kādu afišu, bet man ļoti nepatīk, kā tā afiša izskatījās. Bet, protams, tas nebija nemaz tik svarīgs, tā afiša, bet es tāpat centos, lai izdarīt vienkārši, lai perfekti. Beigās izrādījās, kad bija jāizmanto kaut kāds jau gatavs darbs no iepriekšējā gada un jāpārmodelē līdzīgi šajā gadā, ka nebija nekāds jauns dizains jātaisa. Jā, varbūt tas bija tāds, ka es lielu laiku iztērēju, tāpēc man vajag nepaskaidroja līdz galam. Nu jā. Kā tu jūties pirmajā pasākumā vai arī projektā? Man liekas, jutos ļoti labi ar to, ka es jau iepriekš biju zinājis daudz no cilvēkiem, bija daudz vieglāk iet iekšā šajā komandā. Un jā, varbūt, ja tu neesi, ja tu esi kāds, kas pirmo reizi piedalās kādā pasākumā, es domāju, būtu tiešām grūtāk ieiet. Mums ir diezgan foršs kolektīvs, es domāju, ir ļoti labi. Ok, kādas emocijas tev dod brīvprātīgais darbs? Jo vienkārši man ir tā, ka bieži vien pozitīvs, bet dažreiz ir tā kā, Dievs, negribu to darīt, es varu vienkārši lietēt man mierā. Jā, kaut kāds bišķi negatīvs. Nu jā, es domāju, lielākoties tādas neitrālas emocijas. Protams, ir daži momenti, kad tu vienkārši gaidi, kad jau tas laiks beigsies, kad tev jau nedaudz ir noriebies situācija, ka negribu vairs te atrasties. Bet arī vairāk pozitīvas situācijas. Man liekas, ka, ja tu gribi uztaisīt kādu vēlēcīgu situāciju interesantu, ka vienmēr ir kādas opcijas, ko padarīt. Ok. Ko tu iemācījies, esot brīvprātīgai? Visvairāk, ko es iemācījos, ir, es domāju, tieši līderprāts. Es nekad nebiju, es negribu teikt kontrolējis, bet vadījis kādu grupiņu. Tas bija galvenais un rūpējies par citiem. Bija kaut kas tiešām jauns manā dzīvē, kā arī vienkārši runāt spējas, zināt prasmes, labāk kā izteikties, prezentēšanas prasmes.
Jā, tās ir, domāju, tādas galvenās lietas. Nosauc kādas 3 lietas, galvenais, ko tu esi attīstījis, esot brīvprātīgais. Tā kā tu vienmēr runāšanu, piemēram. Jā, es domāju, ka es attīstīju, arī pārējais cilvēku. Es biju ļoti kautīgs, pirms es biju Latvijas Katolikos kā brīvprātīgais. Tagad, man liekas, esmu daudz vairāk mobilizējies ar citiem, kas tagad var daudz vieglāk iet iekšā visādās situācijās. Es domāju, ka vēl ko esmu attīstījis ir tieši kreatīvismu pusme, jo man ļoti daudz kādas radošas lietas ir jāveido mazpulkos, un tas ir palīdzējis man attīstīt šo pusi. Ļoti labi. Vai brīvprātīgais darbs ir padarījis tevi par drosmīgāku cilvēku, vai arī par pārliecinātāku cilvēku, vairākās nozarēs vienlaicīgi? Es domāju, gan tas darbs, ar ko man ir palīdzējis brīvprātīgais darbs, ir arī diezgan daudz ko atspoguļojis skolā. Piemēram, esmu daudz drošāks, kad man ir jārunā kādas dažādas prezentācijas. Neesmu tik kautīgs, ka pirms tam varbūt pat negribēju skolotājiem kaut ko prasīt vai jautāt. Tagad esmu daudz vairāk vienkārši pašpārliecināts par sevi. Un, jā, drošāks. Tā ir. Ļoti labi. Vai esi iemācījies komunicēt ar dažādiem cilvēkiem, ne tikai kā skolotāji, bet, piemēram, vienkārši kaut vai cilvēkais kases vai kaut kas tāds? Jā, varbūt to tik daudz neredzi, bet, ja tu teici dažādiem cilvēkiem, es domāju, tad, kad es nometnēs, tev jārunā gan ar kādām vadītājām, kas ir uz vecāko pusi, gan ar bērniem, kas ir dažs pat ap 7, 8 gadiem. Un, es parasti vajag nerunāt ar bērniem, kas 7, 8 gadu vecumā, bet tāpat iegūst, runājot ar viņiem, vairāk izprot tieši, kas viņiem patīk, kas ir tagad modē, kas ir jauns, viss kaut kā var iemācīties. Vai tas, ko tu dari kā brīvprātīgais, tev var noderēt nākotnē? Es domāju, noteikti, un pirmkārt, tas ir arī ieraksts CV, ko es piedalījos kā brīvprātīgais, bet daudz lietas, ko es attīstu brīvprātīgajā darbā, ir arī tās, kas man palīdzēs nākotnē darba jomās. No jā. Vai caur brīvprātīgo darbu, tu jau pieminēji nometnes, tu esi iegūst, piemēram, jauns draugus? Jā. Labi. Vai tu jūties vairāk piederīgs komandai, tā kā savā kopienā? Jā. Varbūt, es varu pateikt to, ka pirms tam varbūt, es jūtos, kad mācījos skolā, varbūt, kad ir kaut kāds grupiņas, tas varbūt es pietiekami kautīgs, ka es negribu viņiem runāt vai kaut tā, bet, jā, esot mazpulkos, tas palīdzēs vienkārši vairāk visiem komunicēt. No jā, vai jaunieši viens otru var motivēt iet strādāt par brīvprātīgo? Es domāju, noteikti, man liekas, tas pat ir galvenais veids, kā iegūt jauns brīvprātīgos, tad tieši kāds cits jaunietis to pasaka, man ļoti patika, kas te notika, mēs darījām šo un šo, tagad tu dzirdi to no kāda, kas ir tavā vecumā, tad uzreiz savādāk to redzi nekā no kāda, kas varbūt ir vecāks. Un man liekas, tas tieši ļoti palīdz ar to, vai tu gribi savām brīvprātīgajā darbā pastrādāt vai ne? Nu jā. Nākošais jautājums ir, vai tu esi saticis brīvprātīgos no citām valstīm? Jo tu pieminēji nometnes, kas ir Latvijā, vai ir varbūt kaut kādi cits projekti, kur tu esi braucis? Jā, es esmu, tur, kur es esmu visvairāk redzējis brīvprātīgos, es, diemžēl, neatceros pilsētu, bet netālu no Liepājas. Mēs bijām tādā vienā pat Erasmus stila pasākumā, kur bija no vairākām valstīm brīvprātīgiem. Es esmu no Latvijas mazpulkiem, bet, piemēram, tur bija arī puisis no Somijas, kas bija no mazpulkiem, bet no Somu mazpulkiem. Tad papildus tur bija vācieši, tur bija armēņi, tur bija francūži, tur bija angļi, īri. Un viņi, es nevarēšu pateikt, kādās tieši brīvprātīgajās darba vietās viņi bija, bet viņi visi strādāja šajos brīvprātīgajos darbos, kopsumā arī ar lauku bērniem vai ar lauksaimniecību. Okay. Vai esi iemācījies kaut ko interesantu no brīvprātīgiem citām valstīm?
Jā, es varbūt iemācījos to, cik savādāk viņam viss tas plāns ir, kā tomēr viņi darbojas ar šiem bērniem. Varbūt arī to, ka dažiem ir daudz lielāks tieši šis, varbūt, lielāks tieši šis kopsējā bilants, ko viņi var izmantot, lai rīkotu vēl milzīgāks pasākums. Viena lieta, kas varbūt nav baigi tik saistīta, bet es ļoti daudz jaunas galdspēles iemācījos, kas arī varbūt turpmāk palīdzēs man ar kādiem latviešiem, ja es gribu ko uzspēlēt, tad tā ir uzreiz kaut jaunas aktivitātes. Nu jā. Varbūt tu pats gribētu doties kā tas puisis no Zviedrijas vai no Somijas? No Somijas. No Somijas. Tāpat vēlētos doties, piemēram, uz kādu citu valstu? Iespējams. Piemēram, es visu laiku studēju, un nākamajā semestrī es ziemas semestrī studējuši arī Čehijā. Tā kā, man liekas, esot ārzemēs, tu ļoti daudz vairāk attīsti tieši sevi, kad lietas, ko varbūt dari mājās, varbūt ko tev māma vai tēvs izdara, ko tu nekad neesi darījis, pēc tu saproti, man arī tas ir jādara, un vienkārši vairāk izaudz kā cilvēks. Nu jā. Kā tev šķiet? Kāpēc jauniešiem būtu jāizkāpj no savas, no savas komforta zonas un jāiesaistās kādos citos darbos? Bet, ja tu vienmēr esi savā komforta zonā, tad tava dzīve tāda varētu būt diezgan tāda vienmērīga, tāda garlaicīga. Uzreiz, kad izkāp no savas komforta zonas, tu uzreiz uzzini jaunas lietas, satiec jaunas lietas, sadraudzējies jauniem cilvēkiem. Tas uzreiz ir pavisam jaunas emocijas. Ja tu nekad neizkāp no šīs komforta zonas, tu nekad nezināsi, ko tu nezināsi, ko tu palaidz garām. Tas jā. Vai ir tāda kādas sajūta, citāks, vai tev ir bijis pieredze tādā brīvprātīgajā darbā, kas tev tā kā nelikās viegls, tos grūts? Grūti teikt, jo lielākā daļa, ar ko esmu nodarbojies brīvprātīgajā darbā, ir tiešām kaut kas man tiešām paticis. Varbūt dažas lietas, kas ir bijušas grūtas, tādas, ko es pats sev uzlicis, ko pat nevajadzēja darīt, bet esmu kaut kādas lietas, varbūt atlicis vēlāk, tad varbūt esam kaut ko nelaikā izdarījuši, tad nāk naktī pildīt darbus. Varbūt tas ir tā, ka ir grūti, cilvēkiem gribas iet gulēt, bet tāpat arī tur var atrast savu intereses. Tas jā. Vai tu zini kādu veidu, kā var pārvarēt slinkumu, esot brīvprātīgais kaut kādā projektā piedalīties, tajā projektā, ko, piemēram, negrib vienkārši iesaistīties vispār. Nu jā, man liekas, pat ja tu negribi kaut piedalīties, bet tu arī jūti, ka man kaut kā nav ko darīt, kad es vienkārši mājās sēžu ikdienā, kaut ko nav ko darīt. Varbūt tev liekas, ka es tur neviens nepazīstu. Bet tomēr galvenais ir pieteikties un tad par to domāt vēlāk, kā būs tā būs. Lielākajā daļā no laika, kad viņš vienmēr būs tā, kad beigs ar pozitīvām sajūtām. Jā, bet kādreiz esi jūties nenovērtēts savā kopienā? Varbūt ļoti rādi, kad tu varbūt izstāti kādu savu priekšlikumu, kas tev liekas, varbūt ļoti noderīgs. Varbūt, kad tieši viņi nepieņem, varbūt tādās situācijās jūtas vai tāds. Vienlaikus es zinu, ja es labāk prezentētu to, ko es vēlos veidot, tad tas tik dziļāk izskatīts un pilnveidots. Tā vienlaikus arī mana vaina. Nu jā. Tu teici to, ka tu nākošo semestri dosies uz Čehiju mācīties. Kā tu vari savienot mācīšanos ar darbu un brīvprātīgo darbu? Nākamajā semestrī būs 22, jo ar to, ka es studēju Čehijā, es īsti nevarēju pievērsties Latvijas mazgūkiem un brīvprātīgo darbu. Es vienīgais, kas spēju izveidot, varbūt ir dažādas apkrišas un tādas lietas, ko var attālināt izveidot. Bet tā klātienē tas īstenībā nav iespējams.
Un, jā, protams, ir sūti atrast, ja tu esi gan studē, gan esi darbā, gan prātīgi darbā, tas varbūt par daudz. Tāpēc es domāju, ja tu vismaz izvēlēs 2 no šīm opcijām, tad jau būs labi. Labi. Kāpēc tavuprāt brīvprātīgais darbs ir svarīgs? Tas ir svarīgs tāpēc, ka lai daudz ko iegūt šajā darbā un neiegūt citos darbos vai citos dzīves aspektos. Pirmkārt, ir jauni draugi, pirmkārt, tas ir jauns iemaņas, ko varēs pēc tam izmantot citās vietās. Tas ir arī satiec cilvēkus, izveido kontaktus. Tas kopumā ir, es redzu tikai pozitīvs. Vienīgais, kas ir, tas patērē laiku, bet, ja tu tāpat sēdi mājās un neko nedari, tad tas laika neiztērēts un labāk piedalīt brīvprātīgajā darbā. Jā, pēdējais jautājums. Vai tu varētu apzīmēt brīvprātīgo darbu vienā teikumā? Jā, būs jāpadomā. Bet es domāju, ka brīvprātīgais darbs, es teiktu tā, brīvprātīgais darbs, tas ir draugi, emocijas, kontakti, paziņas, cilvēki, izklaide un darbs tikai pēdējā vietā. Tāpēc, ka tomēr ja tu atdod pareizo brīvprātīgo darbu, Tas nejūtas kā darbs. tas nejūtas kā darbs. Jā, paldies. Tas bija pēdējais jautājums. Paldies! Pam, param, pam, param, pam, 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 pam.